Nesteigājam, puikas! Ieņemiet vietas! Uzmanību! Jā, vienmēr, kur viņš būs visos pasākumos, visos sporta pasākumos, tā aura būs tāda pozitīva un nepiespiesta, un tas arī sportā ir vajadzīgs. Tā ir viņa panākuma atslēga, es domāju. Jā. Viņš ir kā Jēkabpils sporta tāds simbols. Visi viņu zina, ka viņš ir ļoti labs sportists un labs cilvēks. Es šo cepurīti tikai nesāju kā starters, viņa tā drusciņi paplukusi, bet viņa man ļoti mīļa un mani arī atpazīst pēc šīs cepurītes. Es pati neatceros, kad tā pirmā reize bija, kad es paņēmu pistoli rokās. Tik tiešām nē. Manā laikā, es domāju, viņš bija tieši tāds pats kā šoreiz, jo skaidrs visiem, ka vieglietikā tas laiks pirms starta ir ļoti emocionāls, nervos, uztrauckuma pilns, un man viņš vienmēr bija tāds, kurš ieviesa tādu mieru. Un pirms katram sacensībām viņam, kad jānovelk treņģetērps, viņš to izsvilpo. Viņš uz tevi paskatās ar tādu ļoti labu aci un tā kā pasaka, ka viss būs kārtībā. Un tas baigi ieviesa tādu mieru un drošu sajūtu, ka viss būs kārtībā. Tas ir tikai sacensības. Jā, man ļoti patīk vienmēr, ka viņš bija galvenais tas tiesnes vai starteris, jo tas deva tādu drošu sajūtu. Gadi 50 un vairāk atpakaļ, kad mācījos Jēkabpils 8-gadīgajā skolā, tas ir Kruspils pagastā. Un man bija 4 gadus vecāks brālis. Tad jau mūsu ģimenē nebija tā, ka tradīcijas tēvs bija ļoti stiprs un izturīgs pēc dabas. Un tad vecākais brālis Aivars, viņam patika skriet, un viņš arī bija pat junioru Latvijas izlasē. Un es 5 gadi jaunāks, dipināju līdzi. Un tā, lēnītiņām, pamatskola, pēc tam aizgāju uz 3. vidusskolu, tur skolotājs Jomkāns, kas bija arī mans treneris, kam es esmu bezgala pateicīgs, jo pateicoties viņam es atradu sevi jau tādā nopietnākā sportā. Tu varbūt skrējēji sajūtīs, ja tu skrien treniņā, tur pa 200, pa 300, tu skrien un tev skrienās un tev ir labs rezultāts. Tā skriešana, viņam es nezinu, es narkotikas neesmu lietojis, varbūt kaut kas tāds, kaut kas līdzīgs. Tu vienkārši skrien, tev ir grūti, bet tev ir tāda baudas sajūta. No 1. klases uz sporta klases vienā gadā saskrēju sporta meistaru 79. gadā. Šīs bildītes arī no Maskavas, no Tautas Spartakādes. Tas bija tāds liels pasākums, jo 80. gadā pirmo reizi Maskavā bija liela olimpiāda, līdz tam soc valstīs viņa nebija. Un Maskava tā kā, lai gadu iepriekš viņa tādu kā ģenerālu mēģinājumu ar Tautas Spartakādi arī bija pie 150 valstīm. Labi bija sagatavojis mani treneris, izskrēja pirmoreiz sporta meistaru, arī Latvijas rekordu 2. pusfinālā. Šitās nebūs vajadzīgas, jā, šodien. Tā, kas mums pēc programmas ir? Edgars, 152. 2. celiņš. Niks, 97. 3. celiņš. Tā lieta man, domāju, patīk un arī izdodas, un it sevišķi ir svarīgi ar tiem, kas tikko nāk uz pirmajiem startiem. Esmu redzējis arī mūsu starterīši, kad tas bērniņš atnāk, viņš nezina, kas tas paliknīts ir. Uz viņu sabļauj, viņu sakliec, viņš saraujās. Un es domāju, ka viņš atnāk mājās un saka, es to vieglētiku vairs negribu. Lai kā, ja vajag, sašņorē viņam čībiņu, bieži sanāk, viņš atnāk, nemāk viņš atnāk, kāda tur problēma, notupies un sašņorē viņam to čībiņu. Viens maz meitenīte laikam stāvēja, un viņš uz ceļiem sēja viņai šņors, palīdzēja aizšņorēt tā kā naglens. Tas tieši viņu raksturo, viņu to cilvēciskumu, ka viņš nesaka aizsien savu šņors, bet arī palīdz, jo skaidrs, ka tam cilvēkam bieži vien tās rociņas arī trīs, un tu kaut ko nesaproti, ir īpaši tajā mazā vecumā. Bet viņš vienmēr ir tāds izpalīdzīgs. Es domāju, viņš izprot, cik tas mirklis ir nervos tam sportistam. Jā, jo skaidrs, viss, kas var notikt. Un es esmu ļoti gandrīz, ka es esmu mačus novadījis un es mēģinu arī tās komandas dot tā mierīgi,
lai nav jāuztrauc, jo, ja tu druģaini kaut ko tur viņam liec ātri visu darīt un ātri komandas dot, nu viņš ātri arī izskrien. Nu, tas ir, ja tu to mierīgi, nu. Un ir gandarījums, ka ir mači pagājuši un visi ir laimīgi un atnāk, izskrien labu rezultātu, viņš atnāk paldies par startu, it kā es esmu viņam palīdzējuši, nu varbūt. Viss kā vienmēr dod uz startu, pilnīgs klusums. Paldies, kā vienmēr. Gandrīz trāpjām. Aiz līnijas, aiz blokiem. Ieņemiet vietas. Uzmanību. Viss tas process, viņš vienkārši baudu deva. Viņš deva baudu. Un es tagad pilnīgi, gan Girts mans dēls, gan tagad Emīls mazdēls, un es pilnīgi jūtu, ka Emīls arī, viņš skrien un viņš gūst baudu. Tikai tā var arī kaut ko sasniegt. Tēvs man bija mans pirmais treneris. Viņš man parādīja šo mīlestību pret sportu, iepazīstināja ar vieglētiku. Gan kā tēva lomu, gan kā trenera lomu. Man ir 47, 43 metros. Emīls tagad izskrēja 47, 56 Latvijas rekordu U18 grupā. Es domāju, ka nākošais gads viņš pārspēs. Un dēlam pagaidām ir 47, 3 ir labākais rezultāts. Es laikam esmu visu laiku labākajos 17, 18 un dēls 19. Latvijas vēsturē, tā ka mēs tur blakus esam. Un vislielākais prieks, ka tavu rekordu pārspēja. Jā, tas ir gandarījums. Es Opi pārspēju par 10/2, tā kā Opis ir līdzīgs kā es. Tad man vēl ir kur tiekties šajā ģimenes līknē. Es ne Girts ar tādu nopietnību nepiegāja. Atkal Emīls ir paņēmis no mums abiem, gan vectēva Opija ātrumu izturību, varbūt manas ātrumu īpašības. Es vienmēr atcerējos, ka Opis vienmēr bija kā starteris, un tas man, es aizbraucu vienmēr sacensībām, un priekšā ir Opis, un tas tagad ģimenes sajūta ir, visa ģimene ir sacensībās, un tad saprotu, ka tiešām tas tā kā mājās tajā stadionā, jo tur viss tavu ģimene ir. Man ļoti patīk. Viņš ir man vismīļākais starteris. Viņš vislabāk dod startus, es tā uzskatu no savas pieredzes. Tev arī nav īso biksīšu, jā? Nākošais var nepielaist. Jo vispār nedrīkst pielaist, ir jābūt īsām biksēm. Nākotnē, jā? Nav jau grūti, paņem šortiņus līdzi. Viņš ir ļoti iejūtīgs, viņš ir ļoti izpalīdzīgs, viņš varbūt citreiz pat mēs viņu baram, ka viņš vairāk par sevi padomā, viņš vienmēr skries, palīdzēs. Tās grupiņas, ko es trenēju, tagad arī jau ir lieli, jau ar ģimenēm nāk un vienkārši paspiešu roku un tas tāds foršs gandarījums, ka dzīvē kaut kas ir izdarīts. Emīlam ļoti svarīgs tā Opija klātbūtne sportā, ne tikai kā starterim, arī vispār. Pēc treniņiem, pēc sacensībām sazvanās. Emīlam ir ļoti svarīgi, lai kādreiz Opis ir klāts svarīgākos treniņos. Tas viņam dod tādu papildus spēku, un tad viņš vienmēr neizpilda manu uzdotos uzdevumus, vienmēr tiek veikts viss par ātru, un tad kaut kas ir jāmaina. Var redzēt, ka viņš pilnīgi enerģijas pilns ir. Uz papēžiem atbalsties ļoti labi. Jā, tad tiešām tās treniņa atmosfēra ir daudz tāda nepiespiestāka, brīvāka. Un Opis atbrauc, reizi 2 nedēļās treniņu negaidīti, bet tiešām ļoti, ļoti patīkami. Man tētis bija tētis, un tētis bija arī mans pirmais treneris. Un atnāca šo treniņu grupu arī Emīla mamma. Un tā mēs sportājot, skrienot sakrājāmies un iepazināmies un apprecējāmies. Un piedzima Emīls. Opis palīdzēja kopā saprast. Jā, tas ir arī vēl stāsts, kas saistās ar viņu. Viņš ir iedevis gan, jo tā smejoties var teikt, gan sievu, gan skatu uz dzīvi, gan sportu, kas man tagad iet visu laiku vijās cauri. Tā kā jā, tas arī vieno. Es jau te, zini, Ailai sūdzējos. Tur Edgar tik šauju tā kā pīļu medībās. Vajag. Es jau tā uzreiz domāju. Jā, Edgar nav tas atceries. Būs kārtībā. Paldies. Ieņemiet vietas. Redzējāt? Rokas vēdziens, kājas aizgāja. Pirmie soļi maksimāli stipri.